Šoreiz es jums parādīšu, kā instalēt fórumu jūsu hostingā. Tātad, viss, kas jums ir vajadzīgs, tas ir hostings. Es uz doto brīdi izmantoju OneLV. Un pats fórums, kur mēs varam lejuplādēt php.com sadaļā downloads. Download stable release. Un. Download PHP zip failiņu. Kad mēs fórumu esam lejuplādējuši, ielagojamies iekšā savā kontrol panelī un sākumā izveidojam datubāzi. Datubāzes nosaukumu rakstam kādu vēlamies, es rakstīšu fórums. Spiežam create database. Datubāze ir izveidota. Nākamais, kas mums ir vajadzīgs, tas ir lietotājs datubāzē. Tāpēc pie add new user rakstam lietotāju vārdu, paroli, kur mēs nokopēsim, un spiežam create user. Tālāk mēs izvēlamies lietotāju, kur vēlamies pievienot konkrētajai datubāzē, un spiežam add. Liekam visas privilēģijas un make changes. Un pie konkrētās datubāzes jums ir pievienots konkrētais lietotājs. Nākamais, ko mēs darām, tas ir ejam atpakaļ uz kontrola paneli sākumu, spiežam file manager, vēlāk upload, un izvēlamies tikko lejuplādētu fóruma skriptu. Spiežam open, pagaidam, kad viņš ir augšuplādējies, spiežam back, un mēs redzam, šeit jums viņš ir augšuplādējies. Vienu reizi kreisais klišķis uz kastītes, spiežam extract files, un mēs redzam, šeit ir PHP mapīte parādījusies. Fórums ir atpakots. Nākamais, ko mēs darām, tas ir dodamies uz adresi, mūsu mājaslapas adresi. Šķērsvītram, PHP BB3, šķērsvītra un mapīte install. Un spiežam enter. Tālāk aizem uz sadaļu install, spiežam next, braucam uz apakšu start install, server hostname rakstam localhost, database name mēs skatāmies mūsu kontrol panelī pie database, kāds mums ir database name, tad mēs iekopējam paroli, tā, nokopējam datubāzes nosaukumu, tālāk lietotāju vārds, lietotāju vārdu mēs arī skatāmies mūsu kontrol panelī, un datubāzes parole, mums bija šāda. Un spiežam next step. Viss ir veiksmīgi noticis. Pareizāk sakot, veiksmīgi skripts piekonektējies pie datubāzes. Spiežam next. Tālāk ievadam lietotāju vārdu. Administratora paroli. Vēlreiz administratora paroli. E-pasta adresi. Un vēlreiz e-pasta adresi. Un spiežam next step. Viss ir kārtībā, spiežam atkal next. Šeit mēs atstājam visu kā ir. Tad spiežam next. Atkal next. Un vēlāk ielagojamies. Spiežam send statistical information. Spiežam atpakaļ atgriezties uz kontrol paneli. Un jums parādās warning, jo jums install mapīte vēl ir uz servera. Tāpēc mēs atgriežamies mūsu FTP lapā, atveram vaļā PHP BB3 mapi un skatāmies install mapīte kreisais klikšķis vienreiz un delete files. Un tad šeit mēs uztaisam refresh un mēs redzam, ka viss ir kārtībā. Un mūsu fórums ir gatavs darbam. Ok, ceru, ka patika, rodas kādi jautājumi droši jautājiet un veiksmīgu dienu!